Mani sauc Lauris Apsis. Esmu zivs uz ledus radītājs un vadītājs. Mēs šobrīd atrodamies Robežos, zivs uz ledus ražotnē, kur tiek audzētas arktiskās pālijas. Mūsu arktiskās pālijas tiek audzētas recirkulācijas tipa sistēmā. Tas nozīmē, ka zivs aug baseinos, angāros, zem jumta, pilnībā kontrolētā vidē. Un šis ir mūsdienās ilgspējīgākais veids, kā audzēt zivis. Tās lietas, ko mēs tā fundamentāli nevaram paredzēt, viņas notiekās. Un tāpēc mums ir jābūt pasargātiem. Ir 3 lietas, kas var notikties. Tas ir biodrošība, var kādu slimību ievazāt. Otra lieta ir tīri mehāniskas lietas. Apstājās sūknis, beidzās elektrība. Attiecīgi mēs nevaram apskābītot baseinus pilnvērtīgi. Un trešā lieta ir cilvēciskais faktors, kad darbinieks pirms kuku aizmirst, ko izdara savādāk nekā bija paredzēts. Ugunsgrēks, trešās personas ielaušanās, izsavienojumi. Tās lietas, ko mēs nevaram paredzēt. Ja šāds te uzņēmums būtu jāatjauno no nulles, tās investīcijas un tie zaudējumi būtu vairāk kā 2 miljoni eiro. Pretstatā pret to prēmiju, ko mēs gadā maksājam par apdrošināšanu, tas ir salīdzinoši neliela maksa par drošību, lai mēs varam fokusēt uz tām lietām, ko mēs ikdienā darām, nevis domāt par to, ko mēs darīsim, ja gadījumā kaut kas slikts notiks. Tāpēc, 3. gadu pēc kārtas šeit mēs esam kompetenti klienti. Es novēlu arī tomēr padomāt un parūpēties par sevi, lai būtu šī drošības sajūta gadījumā, ja kaut kas notiksies, kāds par mums parūpēsies.